Salīdzināsim video ierakstu prasmi ar rakstīt prasmi. Teksta rakstīšana ar roku senos laikos bija apmācīta cilvēku privilēģija. Viņu rokraksts bija glīts un stils izkopts. Rakstīt nepratēji skatījās uz viņu ar cieņu un bijību. Tomēr pienāca laiks, kad gandrīz katrs cilvēks uz zemes ņēma rokā rakstāmo un rakstīja savus vēstules, apsveikumu kartītes, skolas mājas darbus, lekciju pierakstus. Kaut gan izskats šiem rakstu darbiem bieži vien ne tuvu nebija tik glīts, kā tam, ko veica rakstvedis. Līdzīgi tas ir arī ar balss un attēlu ierakstiem. Katram pašam jāizšķir, cik augstas kvalitātes mikrofonā ierunātais skaidrojums un video ir nepieciešams konkrētajā gadījumā. Vai tā ir tikai video zīmīte, ko pievienot e-pastam, vai arī tā ir video lekcija plašai skatītāju auditorijai.